Ok, latvieši. Fucking karš šodien ir. 35 grādi doto mirkli. Šodien es runāšu, mans topiks būs, un šitais būs vēl viens topiks, par ko es īstenībā gribu iet dziļāk iekšā tajā visā un vairāk par to visu runāt, jo tad, kad es dzīvoju Kanādā, es biju preppers. Zini, kas ir preppers? Tas, kas ir sagatavojis, ka būs zombija apokalipse, ka zombija nāks virsū, kad būs nukleārais karš un kad būs jebkādas problēmas, kad nebūs pārtikas vairāk veikalā, kad nebūs degvielas un visa pārējā. Angliski tas saucās preparedness. Living off the grid, ja? Living off the grid nozīmē, kā tu dzīvo laukos, kur tev nav elektrības, nav ūdens, un kā tu to visu dabūji gatavu un to visu. To mēs varam iet dziļāk iekšā. Un ko es esmu, jā, jau tev vajag pārtiku, teiksim, tādus kā makaronus, rīsus, eļļas, ko tu vari pudelēs turēt, visādas zaptes un visi, kas konservo bunžās, ja, kas ir uz ilgu termiņu, teiksim, es apskatījos, kad makaronus īstenībā pat līdz 20 gadiem tu vari turēt sev mājās, ja viņš ir sausā vietā un tev neiemetās tie tārpi iekšā un viss pārējais ir. Bet ko es tagad esmu pēc visiem šitiem gadiem sapratis, un man bija, es iešu drusku dziļāk par to visu, kas man pašam personīgi bija. Vissvarīgākais, ko es sapratu no tā visa, lai tev, teiksim, jā, pārtiku tev vajag, tev ieročus vajag, tev vajag ammunitions, jā, lodes un patronas un visu pārējo, lai tu varētu izdzīvot. Bet kamēr tu pašas pirmās dienas, tu pat nedomāsi par pārtiku, kā domāsi par ūdeni. Ūdens ir ļoti svarīgi. Teiksim, ja tu dzīvo kaut kur laukos, vai tev ir raka, tev ir, teiksim, dziļurbuma pumpis, jā, teiksim, ja nebūs elektrības no valsts, jā, kā tu viņu iedarbināsi, vai tev ir ģenerators, kur tu dabūsi ūdeni. Teiksim, ja tu savāc lietus ūdeni, kā tu viņu filtrēsi, ja tev ir ezers vai vienalga, kas tev ir, no kurienes tu, vai arī no tiem strautiem un no turienes, kā tu viņu filtrēsi, tev vajag dabūt ūdens filtrus. Un apmēram es izrēķināju, ka uz 2 cilvēkiem, tas ir, es nerunāju par mazgāšanos, es runāju tikai par dzeršanu un par pārtiku. Uz 2 cilvēkiem tu apmēram 30 galonus ūdens, ja, uz 7 dienām. 30 galoni kā minimums 2 cilvēkiem uz 7 dienām. Tev jāizdomā, kur tev būs tik daudz ūdens un ko darīsi. Tu vari drusku arī samazināt, protams, uz to, bet ūdens ir tā lieta, ko tu negribi samazināt, tāpēc, ka ūdens ir vislabākās zāles, bez ūdens cilvēks nevar dzīvot, man liekas, 4-5 dienas, ja? Es to vēl pārbaudīšu, es nezinu, vai tikai 3-4 dienas. Teiksim, ja tev nav ūdens 3-4 dienas, man liekas, tad viss ir beigas. Tad nākamā lieta, par ko es domāju, ko jums vajag domāt, un, teiksim, fuel, teiksim, dīzelis, benzīns, kerosīns, gāze, teiksim, kā sauc to gāzi, ko jūs kādreiz Latvijā bija uz gāzes plīts, ka taisat? Viņi saucas LPG angliski, bet latviski, teiksim, liquid petroleum gas. Aizmirst to vārdu. Sarkanais balonas bija, lai varētu taisīt. Teiksim, tev vajag, teiksim, barbecue gāzi, ja? Lai tev ir, teiksim, ja tev plīts nestrādā, tev vajag kaut kādu barbecue. Man bija ar 8 riņķiem barbecue, man bija kaut kādi, cik mums bija? 12 baloni ar gāzi, man bija garāžā stāvēja, 12 baloni pilni ar gāzi man bija. Gadījumā, ja nu kas, un ar to gāzi tu arī vari kaut kādu, teiksim, siltumu dabūt, tev vai kaut ko sildīt. Vislabākais, ja tev ir kaut kāds ar kerosīnu vai ar dīzeli, kaut kāds, nezinu, apkures sistēma, krāstiņa, kaut kādu istabu vai kaut kādu garāžu, tu vari piesildīt tev nakti. Tev, teiksim, jeb arī ar malku, teiksim, malku arī vajag uzkrāt virsū, bet tev cik tev ilgi tā malka, teiksim, tu arī sagādāt malku varbūt 6 mēnešiem, ja? Tas stokpās, un dīzelis ir daudz drošāk glabāt nekā benzīnu, un dīzelim, ja tu pieliec ķimikālijas klāt, viņš tev var 10-15 gadus stāvēt, benzīns nevar tik ilgi stāvēt. Tā kā, ja tu visu gribi, un tajā pašā laikā ģeneratorus, man, piemēram, man bija uz benzīna ģeneratori, man bija 3 ģeneratori, ko es kādreiz man Kanādā bija, kas bija paredzēts gan siltumam, gan, teiksim, kas var iedarbināt, tas bija no elektrības, ja? Teiksim, tev ir elektriskie sildītāji, tev ir ģenerators, un tu vari viņu darbināt, tev elektrību viņš ražo,
par to es runāju, teiksim, tev ir tumšs, tev notiek kaut kāds karš vai kas ir uzspidzēti, visas substation, tev vispār elektrības nav mājās, tev ir ģenerators, tev ir kaut kādas, mēs nopirkām vairākas gaismiņas visādas un tā celtniecībā, kas ir uz trijām tādām kājām, ja, lai tev ir kaut kāda gaisma, teiksim, pa nakti un lai tu kaut ko redzi. Un ģenerators apmēram manējais aizņēma, cik bija 5 galoni, ja, iegāja tankā, tas ir apmēram 19 litri, 20 litri. Un benzīna, un viņš strādā bez apstājas, man liekas, 19 stundas viņš strādāja ar to vienu tanku pilnu, ja tu iet uz pilnu klapi viņu, ja. Tas, un pēc tam nākamā lieta, ko jūs varat domāt, ir Jackeries. Jackeries ir tās saules, tāda liela baterija, kas uzlādējās uz saules, un tad tu vari, teiksim, telefonus lādēt, un vienalga kādas tev ierīces kaut ko uzlādēt virsū, kaut kādu elektrību dabūt, arī gaismas var ieslēgt un visu pārējo. Tas ir par ģeneratoriem. Tad nākamā lieta, par ko es domāju, trenēšanās, ja? Tev vajag būt ļoti labā fiziskajā formā. Ja šitie sūdi notiks, ja būs kaut kāds liels karš un nebūs nekas, treniņš ir, jums vajag būt labā fiziskā formā. Jums vajag iemācīties šaut ar ieroci. Teiksim, treniņu vajag šaut, pašaizsardzības treniņš, ja? Kā tu vari izdzīvot, teiksim, ārpus pilsētas, teiksim, kur tev nav ūdens, kā tu dabūsi, kā tu savāksi lietus ūdeni, piemēram. Tas ir ļoti minimāls, ja? Savāc lietus, kā tu viņus izfiltrēši, kā tu zini, vai viņš ir droši dzeršanai, piemēram, ja? Kā dabūt kaut kādus pārtiku kaut kur, ja? Tas ir visi tie visi, kā tu, teiksim, ja tev jādzīvo mežā, teiksim, kā tu izdzīvosi, kā tu dabūsi, kā uzbūvēt kaut kādu vienkārši, ja lietus līst šelteri, tev uz galvas kaut kādu jumtiņu uzlikt, un kur ir siltākā vieta, zem zemes vai virs zemes vai alā vai kas ir. Tas ir vēl viena lieta. Ja tu dzīvo off-grids, livestocks. Vislabākais livestocks ir vistas. Tas ir vislabākā pārtika. Tev ir olas, tev ir gaļa, un viņiem daudz nevajag. Ja tu gribi turēt kaut kādus, teiksim, pārtiku mājās, kas ir livestocks? Livestocks ir, teiksim, govis un viss pārējais, ja? Kazas un tās tālāk. Vistas ir vislabākā lieta, ja tev ir, teiksim, lauku māja un tu vari vistas ņemat vistas, cik vien var, paņem 20-30 vistas. Protams, tagad ir nākamais, kaut gan daudz cilvēki min to, redzi, kā es pieminēju, ūdens pats pirmais, un es tagad iet uz pārtiku, ja? Kas ir freeze-dried food, ja? Kas ir sasaldēts un freeze-dried food. Es zinu, kas viņš ir, bet es nezinu, kā latviski to sauc. Teiksim, ir viss, kas ir sausais kā pulverītī, ja? Ko var arī glabāt, nezinu, 20 gadus, ja? Pilnīgi visu. Tu pat melenes vari sasaldēt un pēc tam izžāvēt un samalt pulverī, un lai tev būtu enerģija, nutritions tavam ķermenim un viss pārējais. To es iesaku, mums bija apmēram 6 mēnešiem. Man bija paletēm, es pat paleti nopirku ar miltiem, es paleti nopirku ar makaroniem, es nopirku kaut kādus lielos 20 kg maisus, man bija kaut kādi 6 vai 7. Viņi bija visu laiku mēs viņu mainījām, ja? Mēs lietojām, un pēc tam es nopirku vietām, un man visu laiku stāvēja manā noliktavā tādas lietas. Un tad pats pēdējais ir, par ko mums vajag domāt, ir par drošību, teiksim, tas nav pats pēdējais, teiksim, ieroči un lodes, ja? Jums vajag uzkrāt, teiksim, tev ir pāris ieroči mājās, tev vajag uzkrāt lodes pēciņu kastē, cik vien vari, kamēr tagad labas cenas bija. Tad, kad mēs pirkām, bija 20 centi pa vienu lodi, tagad viņas maksā drusku dārgāk, man liekas, tagad pat viena lodiet kaut kādiem, wow, man liekas, pat 40-50 centi maksā, ja? Sapēc vairāk savam, tev ir Glocks 17 vai Glocks 19, piemēram, ja? Vai AR-15, tev ir nopērc kasti, un cik tu vien vari katru reizi, kad tev ir ekstra rauda sapēc un krāj. Jo tie zombiji, ka nāks virsū, tie, kas nav sagatavojuši, viņi tev paņems visu. Vienalga, tu vari dzīvot ārpus pilsētas 30 km, 60 km, kur neviena nav. Un kad pilsētas nodegs visas, viņi nāks pakaļ tev, viņi meklēs, kur ir tā pārtika, un viņi nebūs tik stulbi. Viņi zina, ok, tu laukos ir kādam cilvēkam. Tev vajag aizsardzību, tev vajag lodes un ieročus. Un vēl visādi sīkumi, teiksim, kā tu sapēc nažus, šķēres, teiksim, ziptājs, kas ir, ko kabeļus saliek kopā, tu viņus visu kaut kam noder, ja?
critical thinking arī, lai tev ir kritiskā domāšana, lai tu vari, teiksim, plānot uz priekšu, teiksim, baterijas arī sapērts visādas, jo baterijas vienmēr nodod kaut kādiem maziem, teiksim, gaismiņu tev vajag pa nakti vai ko, lai tev jādarbina ģenerators, sapērts kauzēm baterijas. Visādus sīkumus, ko tu vien mājās, teiksim, kāpēc es saku nažiņu šķērs? Tāpēc, ka ja kaut kādi liela sūdi notiks, tev vajadzēs nāzēt, ko, teiksim, ar to pašu, lai tu varētu sagriezt savu gaļu, ja? Lai varētu nokaut uz savu vistu, ja? Šķēres arī noderīgas, teiksim, kaut ko tev vajag nogriezt, vienalga, ko tev vajag, ja? Tādas lietas ir, jā, baterijas, visādus sūdus, teiksim, kaut kādus konteinerus, kur tu vari savākt to lietu sūdeni un tādas lietas. Es tagad neesmu sagatavojis īpaši, es te vienkārši tikko izdomāju, kad es varu uztaisīt ļoti ātri video, jo daudzi cilvēki nesaprot, ko nozīmē sagatavošanās. Un, teiksim, jums vajag sagatavoties par to visu, un es biju liels prepers, man bija ģeneratori, man bija dīzelis, man bija benzīns uzkrāts, man bija viss, teiksim, survival kits, kad es aizbraucu, teiksim, uz mežu pēkšņi, man tagad vajag, man bija gan telts, man bija gan krāstaņi ar malku, ko kurunāt, ko varētu, teiksim, teltī uzsildīt, man bija armijas greida telts. Mums bija pick-up truks ar visiem 4 velkošajiem, ar liftkitu, kad es varu iebraukt dziļāk mežos un dziļāk iekšā dubļos. Mums tas viss bija, man bija pārtika vismaz 6 mēnešiem. Un mēs trenējāmies, mēs gājām ārā par sestdienu un svētdienu, mēs palikām mežā, mēs mēģinām iztikt un, teiksim, izdzīvot un kā tas būtu. Mums bija ūdens filtri, man bija ekstra sildītāji, teiksim, kaut vai tie paši elektriskie, jo es iedarbinu savu ģeneratoru, man vismaz kaut kāds siltums, jo es dzīvoju tādā klimatā, kur diezgan augstas, teiksim, -30, -40 grādi ziemā bija, ja? Un man vajadzēja siltumu. Man nebija nekas uz malku kurināms, bet man bija vienīgā tā krāsniņa, kas man bija. Bet es viņu neizmantoju, es tikai, kad gāju kempingā, es viņu izmantoju. Man bija malka, es domāju, apmēram, man pietiktu 3 mēnešiem. Es pirku tos, es nezinu, cik tur ir 12 kubiķi bija tas viens maiss vai kas, es viņus sapriku šausmīgi daudz, man garāžā viena siena bija pilna ar to malku. Teiksim, ja kaut kas notiek, vismaz ir kā uzsildīt. Plus tu vari pagatavot ēst, ja man bija tāda plīca ar tādu metāla virsu, nevis metāla, bet čuguna virsu, kad uzliec katliņu virsū un ja to kurina apakšā malku, tu vismaz vari, teiksim, ja tev galīgi vairāk nav ne dīzelis, tev nav degvielas, tev nav gāzes baloni. Gāzes baloni arī, ko es iepriekš minēju, man bija barbekjus ar 7 vai 8 riņķiem, ja, kur tu visu kaut ko vari uzvārīt kafiju, tu vari uzcert savu steiku, gaļu, un vienkārši tā kā gāzes plīts sekcija man arī bija, un man bija kaut kādi 7 vai 8 gāzes baloni. Uzkrāti, pilnīgi, un es viņus vienmēr mainīju un es liku vairāk un vairāk, teiksim. Tas ir tas prepers, teiksim, ja jums ir lauku māja un ja jūs pilsētā ir drusku grūtāk kaut kur uzkrāt, ja, es jums to iesaku. Un labāk būt gatavam nekā nebūt nekā, teiksim, ja pēkšņi vienā dienā kaut kas notiek, kaut kāds karš notiek un vienalga vai uzsprāgst kaut kādi fucking nukleārais karš notiek. Un arī, un pa medicīnu arī vēl viena lieta. Pirmās aptieciņas palīdzība, ja, obligāti, lai jums ir pilnīgi visas bandāžas un plāksterīši un, teiksim, acu skalotāji. Vienalga, kas tajos ir, tajos kitos sapērkat vairākus, viņus uzkrāja to visu medicīnu, arī, teiksim, nopērkat aspirīnu, Tylenolu, Advilu, tādas visādas, un suplementiem arī visādus vitamīnus ekstra, kas man bija, piemēram, vitamīns C, vitamīns D. Ajodāns arī obligāti, teiksim, ja nukleārais karš nāk, lai tavu tormoidu varētu aizsargāt. Kas mums vēl bija? Man bija daudz, es pat neatceros. Es, protams, klorēda oksīds mums bija arī ļoti daudz. Viņu var nopirkt īstenībā Amazonē diezgan lēti. Cik viņus tur 50 tabutes var nopirkt un iemet ūdenī. Tas ir dezinfektors, klorēda oksīds. Viņš ir, man liekas, latviski viņus saucās ūdeņradis, man tā liekas, bet var nopirkt speciālas tabletītes un tu viņus iemet ūdenī atkarībā, cik galoni vai cik litri tev tā ūdens ir. Un tā, ka viņš ir gatavs, tad viņu var kā dezinfektoru izmantot. Tīrīšanai tev, teiksim, sagriez roku un tādām lietām visu tu vari, un viņš arī attīra ūdeni un visu pārējo. Tikai es nezinu, cik daudz viņu var likt, lai tu varētu dzert ūdeni. Klorēda oksīds viņš saucās, es apskatīšu, kā viņš latviski, man liekas, ka viņš sauc ūdeņradis, ja es nemaldos. Tādas tās lietas ir,
man liekas, tas arī viss, ko es tagad gribu. Vienkārši es domāju, tagad uzmetīšu to tematu. Uz gadiem esmu gatavojies tam visam, un mēs bijām super šitie te preperi, kad mēs dzīvojam Kanādā. Mums bija pilnīgi viss, un mēs varētu izdzīvot, teiksim, bez pārtikas, bez nekā. 6-7 mēneši mums bija tik daudz pārtikas. Teiksim, es runāju par kaut kādu crazy zombiju apokalipsi, kad visas pilsētas ir uzsprāguši, nav nekādas pārtikas, nekur nav neviens veikals nestāv. Es runāju par tādām lietām. Man bija 6-7 mēnešiem sagatavots viss. Un pilnīgi viss ieskats, gan ar baterijām un visu. Un Jackories arī tas ir, ko es iepriekš minēju. Jackories ir tas, kas no saules gaismas tev ir tāds kā saules panelis, kas taisa enerģiju, uzkrāja enerģiju tādā kastē lielā, un tad tev viņš tā kā tas citiem cilvēkiem, citreiz viņi staigā pa pilsētu, viņiem ir telefonam tāda kā liela baterija, kur uzkrāt enerģiju, un tu vari iespaust telefonu, bet man bija šitās te Jackories, ja, kas varēja gaismas ieslēgt un visu, ko savai mājai. Jā, un, protams, ekstra drēbes un tādas lietas vajag iepirkt klāt, teiksim, ko tu neizmanto, bet kad tev būs, kad nebūs, neko nevarēs nopērts ekstra krektus, ekstra zeķes un tādas lietas, un arī sievietēm visas hygiene lietas var sapirkt, teiksim, visādus tamponus un tādas ekstra vienkārši piebāzes skapi pilnu sapērts, jo tu nezini, kā notiks tagad, kas būs, teiksim, tās pašas zobu pastas un zobu birstītes, ja tādas sudas var, man piemēram, man mājās bija kaut kādas, nezinu, cik mums bija kaut kādas 40 vai 50 zobu birstītes un ekstra zobu pastas un tādas lietas arī visu kaut ko var. Un ar laiku, kad tu gatavojies, mēs gatavojamies gadiem, tev nevajag to visu tagad uzreiz, teiksim, ne, tagad ir īstenībā jāsāk panikot, bet es teiksim, kad es sāku to visu, es katru reizi aizgāju nopirku ekstra, teiksim, aizgājām uz veikalu, mums rīsus nevajag, ja 20 kg. Teicu, 40 paundi vai cik 38 paundi viņš bija. Un es teicu, paņemsim vienu ekstra. Tāpat kā visas konservos zivis, ja, visādas, ja, mums nevajadzēja, man bija skapis pilns, man bija pārbāsta visa māja. Un es katru reizi paņēmu ekstra. Es vienmēr, un tā ar gadiem man bija tā, kad man ir pēkšņi, es varu 6 mēnešus neiet uz veikalu, man mājās pietiek pārtikas. 6 mēnešus varu neiet, man pietiek pārtikas, teiksim, manai visai ģimenei. Tas ir tā lieta, par ko, un ja jums Latvijā ir kāds cilvēks, kas klausās šo, un jūs gribat kaut ko pielikt klāt, un vai jūs gribat vairāk runāt, es varu vairāk runāt, vienkārši man ir, kad es sāku runāt par specifiskām tēmām, es nekad nevaru beigt runāt, es vienkārši eju dziļāk tajā visā. Ja ir kāds koments vai kāds uzrakstīt komentu, kādas jūsu domas ir par to visu, uzliekašu tos te augšā. Ja jūs nesat subscribers, uz subscribe batonu, kā es teicu, man video nāks katru dienu laukā. Es esmu nolēmis to darīt, lai vai kas es jūs informēšu par pilnīgi visu, un kā es iepriekš minēju, mani sauc pats Māris Ozoliņš, es runāšu par politiku, ģeopolitiku, es runāšu jau īpaši par amerikāņu politiku, es runāšu par kariem, es runāšu kā sagatavoties tam visam, kad kā viņi saka, shit hits the fan, kas sūdi pēkšņi iemauksies iekšā, fānām to visu nāks atpakaļ, ja. Par tādām lietām un par to visu pārējo, gan par to visu dzīvošanu visādās vairākās valstīs, kā es iepriekš minēju, esmu dzīvojis 3 dažādos kontinentos, 4 vai 5 dažādās valstīs. Nezinu, cik pilsētās esmu dzīvojis, megapilsētās, kur dzīvo vairāk nekā 1,5 miljoni, kur dzīvo vairāk nekā 6 miljoni cilvēki. Tikai vienā pilsētā esmu dzīvojis tādās vietās. Labi, es laikam jūs tagad laidīšu. Lai jums labs vakars. Man tagad būs vakars 3. Man vēl tagad pulkstenis 5 liek, ne? Nē, labi, lai jums laba fucking vakara. Es jau pa lietuviski sāku runāt, lai jums laba fucking diena. Visu labu, un es runāšu jums rītdien.